Labrīt, labrīt! Nu ko, turpinām iepazīstināt ar komandu. Šodien tāda interesanta, manuprāt, tēma - holistiska pieeja dzīvei. Ziniet, es pat nepaslinkoju, palasīju. Nezinu, varbūt kāds no jums ir zinājis iepriekš, bet es palasīju, ka no grieķu valodas holos nozīmē kopums. Ja? Un holistiskā pieeja tā ir saistība starp finansiālo, emocionālo, sociālo, garīgu. Tā ir tāda sasaiste starp vidēm. Un, es priekš sevis tā to nodefinēju, tā ir kompleksā pieeja. Ja? Un šodien attiecīgi runājam ar ļoti jauku meiteni, ļoti feinu un interesantu, kā man liekas arī daudz, ļoti tiešām feini un interesanti un ar rozīni. Ar Gintu. Ginta tūlīt mums pievienosies, un mēs uzzināsim, kas tas ir pats cilvēku, kā viņi ir saistīti ar šādu pieeju, un starp citu būs arī iespēja iepazīties. Labrīt, Ginta! Labrīt! Čau! Labrīt! Jā, saki lūdzu, jā, es jau te, izteicos gudri, kas ir holistiskā pieeja, jo kā mēs vakar ar tevi noskaidrojam sarunā, jā, es priekš sevis gribēju zināt, ko tas gudrais vārds nozīmē. Mana tāda dzīves pozīcija neizlikties gudrākai nekā es, labāk es palasīšu, uzzināšu, un tad es tā priekš sevis nodefinēju, ka tā ir tāda kopums, jā, tad tas ir kopums, tāda kompleksā pieeja dzīve. Vai es pareizi uztveru to domu? Jā, tieši tā, tieši pareizi. Vārdiņš, jā, viņš nāk no grieķu valodas, no vārda holos. Es to pašu arī pateicu, kā mums sakrīt avoti, ja? Jā. Veselums, kopums, jā. Jā, bet iepazīsimies ar tevi varbūt. Kas tu esi, ko tu dari, kā tu saistīti ar šādu pieeju, tādu interesantu? Kāpēc mums šodienas sarunas tēma - holistiskā pieeja labsajūtai? Jā, Ginta Millere. Mana pirmā izglītība ir finanšu izglītība un strādājusi arī finanšu iestādē, taču jau vairāk kā 10 gadus es paralēli studēju psiholoģiju, dažādas metodes, un tas ir ar mērķi, lai saprastu, kā mūsu emocionālais stāvoklis, uzskati ietekmē mūsu dzīves izvēli un īstenībā, protams, dzīvību. Un tā visa rezultātā šobrīd es vadu meditācijas, mācu cilvēkiem meditāciju tehnikas, kas palīdz nomierināt prātu, uzlabot sajūtu, radīt jaunus uzskatus un tālūk. Kā tu nonāci pie tām? Es arī zinu, kā finanšu cilvēks, es tā klausos, domāju, no vienas sfēras uz, es negribu teikt, pilnīgi pretēji, ja, manā prātā tāpat arī gan, kā man, piemēram, kā grāmatvedīja finanses ir debets kredīts, arī šeit, zināmā mērā, manuprāt, ir tāds līdzsvars. Bet kā tu no vienas sfēras, no vienas interešu un izglītības lomas un grupas aizgāja pilnīgi uz citu? Jā. Jo šai jomā es pievērsos, jo es kopumā meklēju metodas, jeb to holistisko pieeju, kā uzlabot veselību, kā būt veselumā, jo es pati gan saskāros ar veselības problēmām jau no bērnības, un tad, kad jau es apzinājos, ka pastāv risks, ka manam bērnam kaut kas var būt, tad tas man kļuva ļoti aktuāli, un tāpēc es arī un patiesībā bija vērts. Es pilnīgi apzinos, ko tu saki, ja, jo tad, kad ir skarta veselība, manuprāt, ja, visas metodes ir labas, visas metodes ir cienīgas tā, lai viņas vismaz izskatītu un pamēģinātu. Un tad man tev uzreiz tāds jautājums, bet kāds tev sakars ar dolaitu? Kā tu nonāci meditāciju un uzturu bagātinātāju? Kāpēc? Kādi ir tavi uzskati šajā ziņā? Jā, patiesībā ja tā var teikt, tā holistiskā pieeja, viņa ietver vairākus tos aspektus, un šajā gadījumā es gribu minēt to fizisko labsajūtu, un tās ir tās fiziskās aktivitātes, bet tas arī ietver ķermeņa pabarošanu ar visām tām nepieciešamām uzturvērtībām. Un tā otra daļa, kas ir svarīga, ir atkal tā emocionālā labsajūta, un tā jau ir tā prasme vadīt mūsu domas, radīt iekšējo sajūtu, kas palīdz mums būt labsajūtā. Runājot tieši par to fizisko labsajūtu, šis ir tas aspekts, kas ietver ķermeņa pabarošanu ar tām vajadzīgām vielām, un šeit es iepazinos ar Duolife. Un tas ir tas foršais, jo es meklēju, kas ir 100% dabīgs, un tad, kad līdz manīm nonāca šī informācija, ka ir tādi organiskie auga ekstrakti, es meklēju visu un lasīju visu, kas ir pieejams, un
ja godīgi, ļoti nopriecājos, jo tas bija tieši tas, ko es meklēju. Jā, bet zin kā, parasti saka, palaid to domu, jā, un tev no augšas atbildēs, vai šādi vai tādi, tev iedos informāciju. Un klausojoties tevi, es tā ļoti, tā labā nozīmē pasmaidīju tas, ko tu saki. Man uzreiz tāds slaids no kompānijas prezentācijas, kur ir 5S stratēģija, jā, 5 soļu, kur iet runa gan par uzturu, gan par tas stresa menedžmentu, tas saucamais, jā, tā ir emocionāla, mēs varētu teikt, tāda līdzsvarošana, gan arī kustības, jā, fiziskās aktivitātes, gan arī uzturu bagātinātāji, ka tas ir kopums. Jā, iet runa tieši par kopumu. Droši vien tas arī tas te sasaucās. Un saki, lūdzu, cik ātri izlasot informāciju, tu pieņēmu lēmumu arī kaut ko iegādāties priekš sevis? Lēmumu patiesībā es pieņēmu diezgan ātri. Es visu izlasīju, sapratu, kad gribu sākt un sāku. Ko es nopirku, visi bija tā kā detoks produkti, tā kā veselības kompānija piedāvā, jo nolēmums, ka no sākuma vajag dabūt nost to, kas vairs nav vajadzīgs, un tad likt kaut ko. Kas tie būtu pa produktiem? Varbūt tie, kas vēl nepazīst Dolai, varbūt tu vari minēt? Tajā komplektā man bija chlorofils. Jā. Tā, es te noliku zemāk, bet reku man ir arī ko parādīt, jā, to mēs bieži vien to zaļo skaisto pudeli rādam. Jā, chlorofils arī, viņam ir gan attīroša funkcija, jā, gan šlāpvielu izvadīšana, gan organismu pabarošana, gan enerģijas tāda došana. Ko tu sajūti, varbūt, ja tu sajūti kaut ko no viena produkta, vai tev vairāk bija sajūta, kad ir kompleks ir nostrādājis? Zin kā, tā kā es vairākus, man, protams, ir grūti izdalīt, kurš tad ir tas īstais, kurš man tagad kaut ko palīdzēja. Bet kopumā, jau ir 6 mēneši, kā es lietoju tos produktus. Un kopumā tie iegūmi patiesībā ir diezgan daudz. Tas pirmais, ko es pamanīju, gan enerģija ir vairāk, labāk tā sajūta. Un man diezgan būtiski sāk uzlaboties gremošanas sistēma. Jā, viena no chlorofila funkcijām arī. Starp citu, vai tev bija arī diena un nakts te sākuma komplektā? Sākuma komplektā nebija. To es pēc tam. Jā. Man bija chlorofils, man bija fibers, man bija probaktilārdī. Jā, fibers. Tas ir šķiedrviela, es mēģinu rādīt, nepaspēju te nolikt, pat nezinu, ko tu minēsi. Probaktilārdī, tas ir kapsulas, tas ir pre, pro un postbiotiķi, kas arī ļoti labi regulē vēdera, izēju un gremošanas traktu kā tādu. Jā, kas vēl tev varbūt bija? Te pirmajā komplektā, ja tu atceries. Pirmajā komplektā bija arī prodeacīdi, kas ir arī. Jā, tas kapsulas, pH līmeņa stabilizēšana, sārņu skābju līdzsvars, jā. C-vitamīns. C-vitamīns, jā. Vitamīns arī bija. Jā. Pudeles jau sagatavotas. Man te, nepaspēju, saku, šodien tāda skrienamā diena, es burtiski, mums bija sarunās 10:30 ir ēters, 10:29 es ielidoju mājā, jo mani nedaudz aizkavē, bet tas vispār netraucē, pilnīgi netraucē, mēs tāpat runājam un viss notiek. Jā, un tu minēji, ka sajūta efektu, kāds bija tas efekts? Vēdera izēja, varbūt gremošanas trakta darbība. Gremošanas trakta darbība, man mati palika vien skaistāki, āda, bet ir tā, ka pirmos mēnešus man bija diena, tad man jau nāca klāt kolagēns. Jā, to jau nevar, bez tā, tas laikam katrs ēters iet ar kolagēnu, jo tas nav tikai skaista rozā pudele, bet es vienmēr saku, šeit ir kompleks, te ir peptīdi kolagēni, te ir C-vitamīns, chondroitīns, glikozamīns, visi jau pie tām ar lielisku mango garšu. Tas tā, tie, kas saka, es jau tur mēģināju, tur tāds riebīgs, pretīgs un jāšķīdina. Nē, viņš ir šķidrā veidā, 25 ml tāds mango smūtijs un viss ir lieliski, vai ne? Jā, vēl kāds? Un keratīns man nāca klāt. Jā, tas man nav sagatavots, tas ir tieši matiem, pie tām, manuprāt, unikāls. Jā. Un kopumā tas viss tiešām tādu efektu deva tieši gan, kā saka, skaistuma ziņā, gan labsajūtas ziņā. Patiesībā pat pavisam nesen, pirms kāda mēneša, es pamanīju vēl vienu būtisku ieguvumu, ko es pēc sākuma. Man ir tā, ka man kādus, jau 3 gadus labās rokas locītava sāpēja. Tā ir tiem cilvēkiem, laikam, kas sēž daudz pie datora klikšķi.
tur es arī tev varu pilnīgi piekrist, elkonis šeit, ja? Man bija pie plaukstas locekļa. Šeit pelītes daļa, ja? Aha. Un tad man bija tā, ka man bija grūti vingrot, pareizāk sakot, man bija grūti visas tās kustības un vingrojumi, kur ir jābalstās uz rokām, jo, uzreiz sāpēja. Un es pirms kādu mēnešu atsāku iet uz pilatēm, un tikai kādā 3. nodarbībā es braucot mājās pamanīju, hei, es taču stāvēju uz rokām. Ar to es nemaz uzreiz nepamanīju, un laikam tās arī tās lietas, kad ja ir kaut kas labs, tad dažreiz nemaz uzreiz nepamani. Jā, tu ļoti pareizi saki, jo mēs vairākas reizes arī, redzi, cilvēki ir dažādi, bet atziņas daudziem ir vienas un tas pašas par to, ka, ja kaut kas slikts, mēs uzreiz pamanam, jā. Oi, man tur tas, ja kaut kas labs, un pat saka, nezinu, vai no Dolaiva diez, nezinu, neko nemainīju, bet tāpat neesmu droši, ka no Dolaiva, jā. Bet ja tu neko citu neesi lietojis, neko citu neesi darījis, jā, tad droši vien strādāt. Strādā, jā, un tas ir patiesībā tas ļoti foršais, jo pirms es iepazinos ar šiem organiskiem augu ekstraktiem, protams, ka es pa ik pa laikam kaut ko mēģināju, jo organisms prasīt, sevišķi ir kaut kāda perioda, kad pilnīgi jūtu, ka vajag vairāk, kad ir kaut kas trūkst, bet kaut kā man nebija sanācis, jo es esmu mēģinājis gan to, bet kaut kā es pat tos produktus atkārtot nenopirku. Un tā kā šeit es pamanīju tos rezultātus, es viņus pērku atkārtoti. Jā, tas tāds, katrā ziņā man ir liels prieks, kad es pa viņiem uzzināju, jā, un tie. Bet cik es zinu, tu ne tikai pati lieto, jā, bet tu labprāt arī padalies ar cilvēkiem, vai ne? Jā, no sākuma, protams, es uz sevīm notestēju, izmēģināju, un tad, kad jūtu to rezultātu, tad arī automātiski gribas stāstīt cilvēkiem tālāk, jo ir tas prieks, gribas dalīties ar visu, kas ir atklāts, kas ir forši, kas palīdz, un sākuma tie ir vairāk ģimenes locekļi, un tad jau tas loks paliek vien plašāks, kam pastāstīt, un patiesībā šobrīd no 21. līdz 24. jūnijam es būšu būtības festivālā, un es būšu ar savu stendiņu, kur būs informācija gan par meditācijām, gan par organiskiem auga ekstraktiem, un es varēšu nogaršot, tā kā, ja kādam ir interese un esat būtības festivālā, esat mīļi gaidīt. Saki, lūdzu, kurā vietā, jo es pieņemsim, nezinu neko, kas tas ir pa festivālu, bet varbūt vēl kāds no skatītājiem interesēs, kas tas ir pa festivālu, datumu tu minēji, kurā vietā? Festivāls, viņš notiek Ķeguma novadā, tas ir Tomis pagastā. Tas ir Daugavas krastā, bet tajā pusē, kur Daugmala ir uz priekšu. Saulgriežu svinības, principā gandrīz 4 dienas. Jā. Tur ir dažādi koncerti, danči, rituāli. Tas ir pasākums visai ģimenei ar bērniem, tā kā pats pasākums ir vienkārši brīnišķīgs, dēļ tā vien tur ir vērts braukt un nākiet pagaršot augu, organiskos augu ekstraktus, jā. Kolosālas lietas, jā, redzē, es gribētu uzreiz teikt, ja kādam interesē smalkāk, nekautrēties, uzrakstiet Gintei, pajautājiet precīzāk, kas, ko, kā un kāpēc, bet ja tu piemini pasākumus, jā, es jau, protams, nevaru paklusēt par to, ka jau šo sēsdien, jā, tūlīt pat nav aiz stūra mūsu lieliskā konference, kur pārdodas gandrīz 200 biļetes, starp citu, jā, kur uzstāsies 11 dažādu sfēru eksperti, gan ģimenes ārsti, gan cilvēki, kas saistīti ar ortozēm, gan cilvēki, kas saistīti ar aktīvo dzīvesveidu, vingrošanu, nūjošanu, certificētu treneriem mums būs jogas speciālisti, bērnu speciālists jogas sfērā, kā reizi vakar bija mums intervija, ja? Un jā, šo pasākumu jautājot vēl biļete man vai Gintei, droši var paspēt tikai 9 eiro no 10 rītā apmēram līdz 2-3, ja, jo es pieļauju domu, ka izšķirties un pazūst viens no otra būs diezgan grūti, ja, jo būs iespēja parunāt ar ekspertiem, vienā vietā uzzināt tik īsā laikā periodā, ja, par dažādiem speciālistiem, atrast savējo, iepazīties smalkāk un uzzināt visu informāciju, kas vajadzīga tieši jums. Ginta, vai tu būsi šajā pasākumā? Būšu arī vēl ar savām dažām draudzenēm un paziņām, tā kā būšu, jā, jo tēma ir, man šķiet, jau visiem aktuāla. Tā kā
Jā, tēma mums ir vinkras locītavas, stiprs mugurkauls, jā, viss, kas ir saistīts ar aktīvo dzīvesveidu, tāpēc laipni aicināti, jā, būs starp citu iespēja pagaršot mūsu lielisko kolagēnu, nu tas tā, jā, pasagāries starp rindām, jo daži, es nezinu, jūs tur tā smuki tā stāstat, bet kā ir, kur ir iespēja, atnāciet. Jā, var iepazīties, kāpēc 200 cilvēki salasās sestdienas dienā, jā, vasarā, kāpēc kas viņus tur saista, kāpēc viņi tērē savu laiku, spēku un enerģiju. Ļoti iesaku būt, jā, es arī būšu pilnīgi, jā. Pilnīgi noteikti. Un šajā pasākumā arī būs iespēja uzzināt daudz ko. Un pēc tam rudenī mums būs vēl pasākums, bet par to pēc tam. Jā, Ginta, varbūt no savas puses es tā klausījos, jā, tu saki, jā, es pagaršoju, pamēģināju uz sevīm, jā, patīk, cik man jau ir liela komanda, jau pāri pa 900 cilvēkiem, kaut gan šeit es atnācu uz produktu, jā, man pat doma nebija, kas tas šādi var izvērsties, jā. Es bieži vien dzirdu, es pamēģināšu, jā, es pagaidīšu, vai uz mani nostrādās un tā tālāk. Jā, tas ir ļoti dabīgi, visu saprotu, bet vienmēr saku, meitenes un zēni, jā, ja, piemēram, ja tev sāp, nezinu, locītavas, citam sāp, tāda viņa sāpa ir mati, jūs viens otru nesadzirdēsiet. Iedodiet informāciju, lai cilvēks pats var izvērtēt, lai viņš var palasīt, lai viņš var papētīt, lai viņš pēc tam jums attiecīgi var pajautāt, kā iegādāties izdevīgāk, jā, jo ar jūsu elementāra lieta, jūsu saite, jā, jūs iepērkaties internetā, vai tev, Ginta, jāskrien ar cilvēku, jāsarunā tikšanās, vai jārēķina kaut kas par piegādēm, vai kaut kādas tādas lietas jāņem uz sevi. Ko tu vari teikt šajā sakarā? Nē, nekas tāds nav. Tas, kas tiešām ir ļoti forši, ir ļoti daudz informācija pieejama, un tas ir tas foršums, ka pašam nav nekas jāmeklē. Nu, kā lai saka, ir pieejama informācija, ir pieejams tiešām vērtīgi webināri, kur pats biologs izskaidro, kāpēc tieši tādi augi ir salikti kopā, kā viņi mītojās un ko tas dod. Ir rakstiski daudz informācija, kur ir klīniskie pētījumi, un ar to visu var iepazīties un izvēlēties to, kas katram mums ir kā lai saka, šajā brīdī visnepieciešamākais. Jā, un tu pieminēji tieši biologa, jā, webinārus, kā reizi šovakar, 9:00, profesors Kardašs, cilvēks, kas ir izstrādājis arī šos produktus, tās lieliskās sinerģiskās formulas, stāstīs par šo vienu pudeli, par vienu, jā, viņš stāstīs veselu stundu, jo tas ir, kā jūs redzat, te sirsniņa, jā, iet runa par produktu MyBlood, manas asinis, tā ir asins morfoloģija, tas ir spiediens, tas ir kapilāri, tas ir varikozas vēnes, jā, tas ir viss, kas ir saistīts, starp citu arī dzels līmenis, jā, gan pieaugušajiem, gan bērniem, jo mūsu produktus var lietot no 6 mēnešu vecuma, jā, pat cik produkts ir dabīgs. Tā kā tas vien pilnīgi, gribās teikt, Ginta, cik maksā šāds webinārs? Pieņemsim, lai šovakar pievienotos, paklausītos. Tas patiesībā ir tikai tavs laiks un vēlme uzzināt. Jā, pilnīgi pa brīvu, jā, man daži saka, vai tie zūmi, cik maksā? Necik, jā, atnāc. Pievienojoties, paklausties, ko saka cilvēks, kas 50 gadu no savas dzīves ir veltījis tādam produktam, kas organiskie augu ekstrakti, kas smuki tagad iesaiņoti, ja, arī attiecīgi tehnoloģija paskalizācija, ka pie augstas spiediena zemes temperatūras tiek saglabāts viss labākais no tā auga, no tās odziņas, ja, no tās lapiņas. Tā kā, jā, un runājot par to holistisko pieeju, tā, kaut kas tev viss ir? Par šo tieši pudeli vēl papildināt. Jā. Ka mūžīgi trūkst dzelzs, lai nu ko es darītu, kā ēstu, man dzelzs līmenis ir diezgan kritisks līdz tādai anē, un es šo pudeli lietoju 3 mēnešus, un man pirmoreiz mūžā ir tik labs dzelzs rādītājs, jā. Par to runa, jā. Jā, par to es arī ļoti gribētu teikt, mūsu mājaslapa duoklub.eu, rakstās duoklub.eu, 3 valodās, krieviski, latviski, angliski, jā, tur arī sadaļa atsauksmes. Nepaslinkojiet, palasiet, ja? Tur ir reāli cilvēki no Latvijas, jā, pārsvarā no Latvijas komandas, kas ir devuši savas atsauksmes, kas ir rakstījuši, kā viņam, kas ir mainījies, un tieši par dzels līmeni un tieši par asinsspiedienu, attiecīgā uz sarkano pudeli, ļoti daudz atsauksmes, ļoti, ja? Un starp citu, šodien arī būs akcija šim produktam, ja jūs paņemat uzreiz uz 3 mēnešiem, 10% atlaidi, ja? Nu, tomēr ietaupīt, kāpēc gan ne, kā es vienmēr saku, un ar to arī pietiek, lai pievienoties mūsu jaukam klubam. Ko tas dod? Nekādu pienākumu. Daži saka, nē, nevajag man tur ievilināt nekur. Neievilinu, vienkārši informēju atkal no finanšu viedokļa, jums vienkārši ir izdevīgāk. Jums ir izdevīgāk iegādāties. Vai tā ir, Ginta? Ir, protams.
kad ir. Kāpēc gan neizmantot iespēju? Un tas jau neuzliek nekādus pienākumus. Mēs visi rūpējamies par savu veselību, un tas taču ir tā Priekš kam pārmaksāt, man vienmēr gribās teikt, ja? Neņais neko, es tikai tā vienu pudelīt, vai es tur to un to. Nu labi, tā ir tā izvēle, bet vienmēr mēs runājam arī šeit, man gribās teikt, holistiskā dzīves pieeja un kompleksā sinerģiskā veselības pieeja, arī viņi kaut kā saskarās, kā tu domā? Protams, ka saskarās viss, kā saka, viss viens otru ietekmē un viss ir saistīts un jā, uz visu jāskatās kopā. Nevar tikai vienu lietiņu apčubināt, pārējās arī prasīs uzmanību. Nu, tieši tā, jā, tas ir kopums, un ja mēs, tas tā kā nesen arī lasu vienu tādu, nu, varētu teikt, interviju, un viena meitene saka, man tur problēma zona ir vēders, un es nevaru iestāstīt organismam, ka jānotievē tikai vēderam, ja, saka, man tur pazud tur, bet vēders pazud pēdējais, ja. Nu, arī, ja tu ej un vingro un daries, tas nemaz nenozīmē, ka tev tikai uz vienu daļiņu strādās. Visi organisms arī, kā saka, nopūšās daudz maz vienmērīgi. Protams, ir izņēmumi, ja, bet jebkurā gadījumā holistiskā pieeja man ļoti arī patika tas savienojums, jo viņš, man liekas, ir piemērojams jebkurā dzīves situācija. Kompleksi, ja. Gribam notievēt, nepietiek ar to, ka tikai neēdam bulciņas, ja. Arī jāpaskatās kustības, arī jāieliek tur dārziņi, jādzer ūdeni, nu es tā fantazēju šobrīd, ja. Tās, kas tajā galvā dzīvo, kādi tur tie uzskati ir un kāds ir tavs emocionālais stāvoklis, jo lai nu kā negribētos, viss tik ļoti saistīts un ietekmē, tā kā, jā, uz visu jāstāsta kopumā. Pilnīgi piekrītu tev, jā, jo nav ko gaidīt brīnumu no vienas pudeles, jā, kad es paņemšu kolagēnu, man te grumbiņas parādījās, es varu teikt, labāk neņem. Vai nu paņem palieto 3 mēnešus, jā, un tad skaties un vēro sevi, vai netērē ne laiku, ne manu, ne savu, jā, tā kā šeit ir ļoti vienkārši, ja mēs apzināti pieejam procesam, jebkuram dzīves procesam, nu, manuprāt, jā, kā tu domā? Droši vien tev tāpēc arī ir tā apzināta pieeja, nav tikai meditācijas, jā, vai nav tikai, pieņemsim, pareizā ēšana, bet kopums. Jā, nu tas jau arī ir kopums. Diez vai pietiks tikai ar meditāciju, organisms jau arī jāmīļo, jāpabaro, lai justos labi, lai izkustētos, lai pabarotu. Ginta, un tā nobeigumā saki, lūdzu, ko tu varētu pateikt cilvēkiem, kas šobrīd skatās, kas varbūt vēl kaut ko domā vai skatīsies ierakstā attiecīgi par dolēm, organiskiem augu ekstraktiem? Tavs novēlējums. Tas, ko es gribu pateikt, ir tā, ka, ja cilvēkam interesē kaut kas dabīgs, kaut kas 100% dabīgs, un ja tu meklē to dabīgo, kā atbalstīt sevi, tad es noteikti ieteiktu pamēģināt. Es jau arī tikai pamēģināt, bet tad, kad jūtu rezultātus, tad vienkārši tāds smaids pa visu seju, vai ne, un gribās turpināt tā kā. Ja tu meklē kaut ko dabīgu savai veselībai, tad noteikti es iesaku pamēģināt. Noteikti. Jā, paldies. Nu, uz šīs pozitīvās nots es arī gribētu pamēģināt, ja. Atnāciet uz pasākumu, paskatieties uz tiem cilvēkiem, paklausieties, ko viņi saka, ja. Paskatieties, pieņemsim, uz Gintu, ko viņa jums var ieteikt, vai droši pajautājiet man, ja mēs esam ar jums pazīstami. Padalīsimies no sirds, ja, jo šeit, kā es arī komandā vienmēr saku, ja, arī šeit kompānijas moto no sirds uz sirds, un lai cilvēks ir uzmanības centrā. Ja es redzu, cik daudz sirsniņas tiek sūtīts tieši tā, jo šeit, kas mēs neesam 1. gadu, mēs ļoti izjūtam. Es domāju, tu man arī piekritīs, ja mēs izjūtam, ka kompānija rūpēs, lai cilvēks ir apmierināts, jo tikai apmierināts cilvēks var padalīties ar rezultātu, tikai apmierināts cilvēks var pastāstīt vēl kādam un sasniegt vēl vairāk, noticēt sev. Es redzu, kā komandā meitenēm, ja spārni atverās, muguras iztaisnojas, ja, man tur tas ir sanācis, gan par veselību, gan par tādu dzīves pieeju, un šeit arī ir holistiskā pieeja, ja, ir vesels kopums, tas nav tikai stāsts par pudelēm, kā es vienmēr saku, tas ir stāsts par tavu dzīvi. Jā, tur iekšā ir vesela zinātne. Vai ne? Jā, paldies tev, mīļš, paldies tev, Gita, jā, un tad mēs jau tiekamies pavisam drīz. Sestdien. Paldies visiem skatītājiem un atbalstītājiem un tiekamies. Jauku dienu visiem. Atā!